долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихо и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Sveiciens visiem! Atrodamies Gambijā, Melnā Āfrika, 4. pasaules valsts, kā tik netiek saukta šī maza valstiņa, kura Eiropas ieceļotājiem vēl joprojām ir nezināmais tumšais straips, par kuru varam dzirdēt vai arī lasīt daudz pretrunīgu faktu. Mēs, grupa no Latvijas, nolēmam paši aplūkot šo valsti, bet ideja piederēja mūsu ekskursijas vadītāji un gidei Irenei Vindei, kura operatīvi un atbildīgi sagatavoja mūsu bariņu šim braucienam. Grupu sagaida unikāla un eksotiska atpūta Āfrikas gaumē. Tajā ietilpst gan kultūras programma, gan arī burvīga laika pavadīšana vasarīgajā janvārī, visnotaļ siltajā kompānijā. Te nu mēs beidzot esam atkļuvuši līdz Gambijas galvaspilsētas Banžulas starptautiskai lidostai. Kontroles zona šeit sākas ar slieksni, pirms vēl ceļotājs paspējis noformulēt vārdu lidosta savās domās. Ārā ir +30, vietējiem šī ir ziema, bet klimats šeit ir sauss, un šādu temperatūru uztveram mierīgi arī apģērbā, kurā esam izbraukuši no mājām. Mums atvēlēta atsevišķa zona, bet nevis komfortam, bet iztaujāšanai. Kas tādi esat un kas jums šeit ir vajadzīgs? Šie jautājumi sākas vēl uz ielas un beidzas ar katra profesijas noskaidrošanu. Tomēr, tad parādījās mūsu puiši, kuri prasmīgi uzkrāva mūsu ceļasomas uz automašīnām un aizveda mūs uz lounžu, kurš atrodas džungļos. Mēģiniet iztēloties, kādas izjūtas mūs pārņem kontrastā ar vakardienas 5 zvaigžņu hoteli. Tas ir apbrīnojami, kaut arī nedaudz mežonīgi. Brauciena laikā pa asfaltu, kurš starp citu ir gludāks nekā daudz vietu Latvijā, izjautāju šoferīti un uzdevu viņam jautājumu par to, vai viņam arī ir vārdu saīsinājumi, kā piemēru minot savu vārdu Anastasija un Nastja. Jā, atbildēja viņš, bet ne visiem. Viņa vārds ir Malan. Garāka varianta nav, bet Mala viņam ir Maksi sinonīms. Un tādēļ skola viņu sauca par Maksi Spora. Ar šo mani jautājumi izbeidzās. Uz ceļiem mums pierastu radaru vietā gandrīz ik pēc katriem pāris kilometriem dežurē policijas postenis. Ja autovadītājs ir ārzemnieks, vai arī kā citādi ir šķitis dīvains, policisti pieprasa uzrādīt dokumentus, bet mūsu Maksi Sporu pazīst visi. I'm fine. Gaya boleh foto? Feeling dimba fine. Oh boleh. Dulu mau fine. Gaya dulu mau fine. Apa semua yes. Thank you. Tomēr mēs veiksmīgi tikam līdz džungļiem un uzbaudījām pirmā iespaida spēku. Bet to rādīšu tad, kad kļūs gaišāks. Pagaidām teiksim ar labu nakti. Šodien mums plānota ekskursija ar lielaivu par šo glēznainu, mierīgu upi ar siltu, kā piens ūdeni. Šeit dzīvo daudz zivju veidu un pat 4 krokodilu veidi. Ūdens ir daudz, vietas pietiek visiem. Neticat? Lūk! Paisumi un baigumi šeit mies katras 6 stundas, un no mūsu apartamentiem līdz šai upei, kas ir Gambijas upes pieteka, ir tikai daži metri. Šeit ir džungļi, genetrificēti par neparastu apartamentu kompleksu. Visur ir lapanes, kuras var gan apsēsties,
skan atlaisties vai apkulties, un kafejnīca ar neparastam masīvu koka galdiem. Vienīgais, kas var apbēdināt mūsdienīgu cilvēku, džungļus ir slikts Wi-Fi. Bet šī problēma šķiet šeit džungļus skan diezgan nepārliecinoši. Pirms laivu ekskursijas piedāvāšu jums ekskursiju par šo vietiņu. Vietas nosaukums ir Apkas Creek Lounge. Šeit var gan vienkārši atpūsties, gan arī pasūtīt ekskursijas un izpreces dažādām gaumēm un interesēm. Svarīgi atzīmēt, ka apkārtēji pērtiķi ir inteliģenti vietējie iedzīvotāji, un atšķirība no mūsu nekaunīgiem zvirbuļiem vai kājām, tava šķīvi nelīdīs un vispār kafejnīcas zonu netraucē. Tomēr mūsu jau paspējušais atdraudzēties kompānija ir pienācis laiks izbaudīt eksotisku kruīzu. Ceļā mūs pavada kuģa kapteinis un arī gids, kurš sniedz mums apbrīnojumu informāciju par vietēju faunu. Savukārt, mēs no savas puses pastāstījām tiem par sniegu un parādījām foto, saņemtos šajā rītā no dzimtenes. Vēl nekād pieaugušu cilvēku acīs nebija redzēts tāds izbrīns, kas robežojas ar izmisumu. Brauciena procesā mēs sarunājamies par dažādām tēmām, dalījāmies ar iespaidiem, jokojām. Galvenais, ka tas viss notiek šajā vidē, siltajā janvārī, atpūšoties. Vēl mēs fotografējam, bildējamies paši, uzņēmām video, pati daba mums pozēja. Atgriežoties mājās, mēs salikam mantas un atvadījāmies no šīs brīnišķīgas vietas. Laiks doties tālāk. Nē, bet tik strupi pabeigt šo stāstu nebūs labi. Vēlreiz izbaudīsim šo jauku atpūtas vietu. Laiks doties tālāk. Braucot, ar interesi vēlodami pilsētu,
kas starp citu notika apūsēji, mēs dodamies uz Gambijas valsts sirdi, tas galvaspilsētu Banžulu, kurā norisināsies mūsu turpmākie piedzīvojumi. Vietēja, kaut kādā neizprotamā veidā, sajūta autori tā sēdojušiem baltiem cilvēkiem, daudzi mājā rokām, sveicinot galvenokārt tādēļ, ka no pašas agrās bērnības tie zina, ka baltais cilvēks ir ienākuma avots. Starp citu, vietējus tiešā nozīmē māca no pašas bērnības, jo bāzes izglītības sistēma šeit sākas ar 3 gadu vecumu un pamatizglītība ilgst 6 gadus. Un šī ir tā saukta high school, 12 klašu skola. Ja jau esam uzkāpuši tik augstu, paradīšu jums. Uzminiet ko? Okeānu? Nē, tas ir Gambijas upe, kuras platums sasniedz veselus 16 kilometrus. Pieiesim tuvāk šai gleznajai. Patiesā, Melnā Āfrika ir ne tikai skaistā bilde no televīzijas vai interneta par pasaules skaistajām vietām. Lūk, šādu Gambiju varam aplūkot internetā. Šurpu esam atbraukuši, lai gūtu priekšstatu par Gambijas kultūras un vēsturisko mantojumu. Šis ir muzejs. Šis, piemēram, ir mums zināmas urbi mašīnas senais priekšstatis. Tādu to ir izveiduši Fulas tautības pārstāvji, kuri izceļas ar rādošumu savu daudzpusīgo darbības veidu dēļ. Vēl nesen nacionālajā notikuma kalendārā bija populāri skaistuma konkursi, jo konkursu uzvarētājs veicināja turisma attīstību Gambijā un simbolizēja skaistumu un tikkumus. Bet tas bija 85. gadu, bet tagad skaistuma konkursu popularitāte ir mazinājusies feminisma piekrītēju spiediena dēļ. Tomēr šo kungu nekāds feminisms neaptraud. Ar šādām maskām dējās nereti atdarina garus, un beidzoties rituālam, maska tiek iznīcināta. Masku terpi netiek ģērbti tāpat vien. Pie muzeja ieejas, starp citu, tāpat kā pie hoteļa ieejas, mūs sagaidīja šāda statuja – sargs. Tādā veidā pretēji tauta aizsargājas pret ļaunajiem gariem. Piemēram, kad zenam tiek veikta apgraizināšana, šādos terpus ģērbies zena radnieki, lai pasargātu un aizstāvētu novājinātu bērnu. Vienu šādu mēs redzējām ceļa malā braucot uz pilsētu. Bet šī ir karnevāla versija turistiem, kuri vēlas nofotografēties. Protams, par nelielu atlīdzību. Āfrikas tautas mūzika vēsturiski ir ļoti sena un dažāda. Tādēļ mūzikas instrumentu dažādība ir ievērojama. Galvenais mūzikas izteiksmes līdzeklis šeit ir ritms, tās sarežģītas struktūras, jo milzīga loma Āfrikas kultūra un sadzīvē ir deju rituāliem. Sarežģītas kāju un ķermeņa kustības tiek izmantotas dažādu emociju atspoguļošanai. Par to mēs vēlāk varam pārliecināties arī paši. Pateicamies muzejam par interesantajiem atklājumiem. Ja līdz šim visi vēja pūta mums mugurā, visi gāja kā smērēts, veiksmi bija mūsu pusē un viss bija atkarīgs tikai no mums, tad tagad radās sarežģījumi ar laika apstākļiem. Tika atcelta pramju kustība, un ar to tika atcelta arī valdzinošā pārcelšanās uz Jēkaba salu.
un kamēr tika lemts, ko darīsim šajā situācijā, mēs nezaudējam laiku lieki un taustījam vietējos. Kolektīvi vienojušies par atgriešanos izklaidējumies hotelī. Tā nu mēs ēdam un dzēram sistēmas viss iekļauts ietvaros. Starp citu, šis bonus mums tika piešķirts tādēļ, ka mums tika atcelta hoteļa rezervācija. Tā iemesla dēļ, ka hotelis, kuram mums bija paredzēta izmitināšana, vēl tiek būvēts. А вот тут мы должны были жить. И не просто жить, а наслаждаться океаном, тихим бризом океана каждым утром. Но, к сожалению, как есть, так есть. Мы приехали слишком рано. Не успели кровати поставить. Да. Не успели тумбочки поставить. Вот и все. Dzīvojām mēs šajā nacionāli stilizētajā hotelī ar eksotiskajiem skatiem, un kur, starp citu, naktīs bija daudz mierīgāk nekā 5 zvaigžņu Kombu Beachā. Šajā teritorijā aplūkojam arī bruņurupučus, pārdes un pērtiķus, kas no rītiem uz jumtiem rādīja skaņu līdzīgu bowlinga spēli ar kokosriekstiem, bet tas notika stingri pēc 7:30. Toties lielais 5 zvaigžņu hotelis, kurš atradās apmēram 50 metru attālumā, bija pilnā mūsu rīcībā praktiski visu diennakti, visas izklaides, ēdieni un dzērieni. Tāpēc domājams, ka no šīs hoteļa maiņas mēs drīzam vinējam. Atpūta bija daudzveidīga. Ja negribas iet uz okeānu, rokas stepienā mūsu rīcība ir baseins ar ūdens aerobiku, trenažieru zāli, masāžas visām gaumēm. Turpinājām baudīt arī egzotiku. Pasākumus, kuru gaitā nespējam vien nobrīnīties par procesiem. Piemēram, laivas viņam tek, un peldēšanas gaitā no tam visu laiku tiek smelts ūdens, ko dara īpaši tam pieredzēts cilvēks, pie kam tā nebija tikai mums.
Krastos ganās guvis un teļi, un tā vien gribas pateikt, mīļie lopiņi, esam atbraukuši, lai apskatītu pelikānus, bet putni vai nu bija aizņemti kādā citā pasākumā, vai arī bija aizlidoši uz dienvidiem. Vienalga bija ļoti patīkami izbaudīt siltā vēja plūsmu un aizpeldēt līdz pašai Senegālai. Vēl izraisīja jautājumus, kāpēc tik nopietnām krātiņam ir tik lieli caurumi, cik ļoti ir jāuzticas dzīvniekiem, šai gadījumā reptīlijām. Protams, krātiņš izrādījās tukšs. Rāpojuši dzīvnieciņi vispār ir visai ziņkarīgi, un ja tos stingri netur, tie mēdz aizmukt. Yeah, that's what she told me. Vēl mēs apmeklējam mākslinieku ciematu, kurā izveidota īpaša vide, pārpilna ar dažādiem visai radošiem priekšmetiem, piemēram, šis ir putnu būris ar barotavu, un šis ir putnu biedēklis. Ir šeit arī savā glezno izstāde. Šī vieta palika atmiņā, piemēram, arī ar to, kā afrikāņu stilā mans vārds Nastja skanētu kā Nansi. Tirgus Āfrikā tas ir īpašs stāsts. Šeit nu tiešām tirgus nav klusa un mierīga vietiņa. Īpaši tas izceļas zivju smakas dēļ. Pēc šīs vietas mūsu centrāla tirgus šķiet mierīga un sterila vietiņa. Galvenais ar mums ierastam cenu zīmēm. Šeit visi darījumi un vienošanas notiek tikai tirgošanās rezultātā. Pēc tik daudziem piedzīvojumiem vienīga vēlēšanās ir garšīgi paēst un ieņemt horizontālu stāvokli. Vēl nedaudz interesantu par Āfrikas iedzīvotāju savstarpējām attiecībām ar vietējo faunu. Krokodilu parks, kurš atrodas netālu no Banžulas, satur ap 150 krokodilu. Nē, šis nav makets. Krokodila miera stāvoklis skaidrojas tikai ar to, ka tas ir paēdis. Iedomājieties, cik daudz vajadzīgs zivju, viens šāds krokodils diennakti apēd 15 kg zivju. Krokodili izaug līdz 2,5 metriem. Fermas darbinieki ir labi pazīstami ar šo mīlīgo radību paradumiem un labi saprot, kurā brīdī jāsaka uzmanīties un pat padzīt krokodilus. Krokodili savukārt labi saprot, ka cilvēki tos ne tikai baro, bet arī atņem olas, bet pretējā gadījumā krokodilu skaits sāks nekontrolēti pieaugt, kas apdraudēs fermas pastāvēšanu. Vēl šis ezers tiek uzskatīts par svētu un cilvēki brauc uz šejieni ne tikai krokodilu dēļ, bet arī, lai veiktu auglības rituālu, kas ir dzīvības spēku pielūgsmei. Vēl mūsu grupā apmeklēja Bidžilio Perticu meža parku. Ja parks tiek kopts un par kokiem šeit rūpējas, tad par perticu vairošanas šeit nav jāuztraucas. Tiem ir uzvedības kodeks, kuram seko pilnīgi visi pertici. Ja perticu skaits tiek pārsniegts, bet kaut kur notiek neplānota pārlošanās, atrodas kāds, kas nodod šo informāciju kopienai, un tad var vērot, kā piemēram milzīgs perticu pūlis pēkšņi kaut kur dodas, pametot ierastu dzīves vietu, lai uztraucētu un sodītu likuma pārkāpējus. Perticu parkā kļuvām par lieciniekiem perticu kautiņam, kas sākās ar mūsu parādīšanos, pareizāk ar gardumiņu parādīšanos. Gids paskaidroja, ka bara vādonis
jeb Alfa tēviņš, pazaudēja kontroli par riekstus un banānus gaidošu pērtiķu baru. Bet pēc brīža viss atkal nomierinājās. Jāatzīmē, ka brilles, cepures un mobilus tālruņus mums nezagā, tomēr bez pieskatīšanas man tas atstāt šeit nevajag. Nepieminēt par tik nozīmīgiem Gambijas radījumiem, kā jūras bruņurupuči, būtu galīgi nepareizi. Gambijas iedzīvotāji neatlaidīgi rūpējās par jūras bruņurupučiem, tādēļ, ka tie iznīcina medūzas, kuras savukārt ēd zivis. Ja pazudīs bruņurupuči, samazināsies zivju rezerves, tādējādi atstājus valsti bez ieņēmumu daļas, jo zvejniecība ir lielāka Gambijas tautsaimniecības nozare. Gambieši nekāda gadījuma nedrīkst pieļaut, lai šajā barības ķēdē izzūd jūras bruņurupuči. Tādēļ, ja tie nonāk zvejnieku tīklos, tos ir jāatlaiž. Citādi zvejnieks var pat nokļūt cietumā. Tiek aizsargātas arī olas, kuras bruņurupuči atstāj krastā. Tas apdraud gan malummednieki, gan klejojoši suni. Rezervātā ir arī lieli tilpumi ar ūdeni, kuros bruņurupuči iziet gan ārstēšanas kursu, gan rehabilitāciju. Šeit tiek veikta stingra temperatūras un ūdens sastāva kontrole pa stundām. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas. Bez malummedniekiem, zvejnieku tīkliem un suņiem bruņurupučus apdraud vēl viens nopietns ienaidnieks – plasmasa. Tā kā bruņurupučiem nav garšas recepturu, tie neatšķir puscaurspīdīgas medūzas no plastikāta maisiņiem un citiem izstrādājumiem ūdenī. Tāpēc uz plakātiem, kuri propagandē apturēt okeāna piesārņošanu par plastiku, nereti tiek attēloti tieši bruņurupuči. Tādas jaunas zināšanas visdažādākās jomās un par visdažādākajiem faktiem mēs ieguvām šeit, Gambijā. Un, lai gan dažkārt kaut kas gāja ne tā, kā bija paredzēts, iegūti iespaidi ataust atmiņā ar prieku un smaidu sejā. Mēs to izdarījām. Mēs saņēmāmies un metāmies nezināmajā. Mēs piedzīvojam janvārī savu vasaras gabaliņu un aizdevām uz turieni savu ziemu, nevis viņu zaļu ziemu, bet to īsto, baltu ziemu, kad kokos nav zaļu lapu. This is cold. This one. No leaves. Pateicos grupai par stimulu izveidot šādu video un īpaši Irēnei par to, ka mēs visi tikam motivēti un organizēti šim piedzīvojumam.